Mīļie draugi, tiešām priecājos redzēt jūs visus šajā vakarā. Tie no jums, kas bijāt pagājušajā meditācijas vakarā, ja kāds nebija, jūs varat noklausīties to, ko mēs runājām pagājušajā reizē arī ierakstu veidā. Tie no jums, kas bijāt, tie labi zināt, par ko mēs runājām pagājušajā reizē. Es atgādināšu, es pieskāros vienam ļoti interesantam novirzienam, jūdaismu, jūdu ticības mistiskam virzienam, tā saucamajiem hasīdiem vai hasidismam. Un vēl konkrētāk es to darīju caur vienu ļoti izcilu, ievērojamu, ja ne pašu izcilāko hasidismu pētnieku, proti Martinu Buberu. Un Martinam Buberam ir tātad darbs, neliels raksts, kurš tā arī saucās Cilvēka ceļš saskaņā ar hasidismu mācību. Un es negribu gluži solīt, ka mēs iziesim visiem šiem principiem cauri, lai gan var jau būt, ka tas tiešām ir tā vērts pie katra no tiem apstāties. Un tomēr šajā vakarā es gribu apstāties pie viena no šiem principiem. Mēs viņu mazliet iezīmējām pagājušreiz, kad mēs tādā lielā ātrumā izgājām cauri visiem 6. Bet tas pirmais princips, manuprāt, ir pietiekami svarīgs, lai mēs tam veltītu kādu uzmanību šai vakarā. Jo, kā es jums sacīju iepriekšējā reizē, šie hasidismu principi nav domāti, lai mēs tagad kļūtu par jūdiem vai pievērstos šim jūdu ticības virzienam, bet viņi vienkārši izceļ kaut ko, par ko mums ir vērts domāt, kas ir, protams, atrodams arī kristīgajā tradīcijā. Visi šie principi ir ļoti labi pazīstami, bet kā tas dažkārt mums notiek, mums ir jāpaskatās vai jāsadzird mums labi zināmās lietas vienā citā formulējumā, lai mēs ar jaunu svaigumu to ieraudzītu un pēkšņi saprastu, vai tas patiešām ir kaut kas ļoti būtisks, svarīgs, interesants, kā es kaut kā līdz šim tam biju pagājis garām. Un tātad pirmais no principiem, ko Martins Bubers izceļ kā pašu nozīmīgāko, droši vien kā jau pirmo principu, ar kuru sākas viss cilvēka garīgais ceļš, visa mūsu garīgā attīstība, ir tas, ko mēs latviskajā tulkojumā nosaucām par pašapzināšanos. Tādu sevis iepazīšanas, sevis pazīšanas un saprašanas princips. Ļoti svarīgs un ļoti nozīmīgs princips, pie kura es gribētu arī šajā vakarā apstāties, tāpēc, ka, kā es pieminēju, arī kristīgajā tradīcijā un it īpaši jau tajā, kas saistās ar meditācijas praksi, mēs atradīsim nemitīgi pie dažādiem kristīgiem mistiķiem šo vienu svarīgu atziņu. Tu vari sākt tā pa īstam iepazīt Dievu tikai tad, ja tu esi gatavs pirms tam vai vismaz paralēli tam veltīt ļoti lielu uzmanību tam, lai iepazītu un saprastu pats sevi. Un tas ir kaut vai tikai tāpēc, mīļie draugi, ka redziet, lai mēs saprastu kaut ko, kas ir atšķirīgs no mums, kas iespējams ir ļoti, ļoti atšķirīgs no mums. Dievs varētu, ja mēs par viņu tā domājam, nebūtu kaut kas tāds ļoti vienkārši, cilvēcīgi izskaidrojams un saprotams jēdziens un lielums, vai ne? Ja mēs gribam kaut ko saprast, kas no mums atšķirās, mums ir jāsaprot tas fons, ja tā drīkst sacīt, uz kura mēs šo atšķirīgumu gribam redzēt. Un kristietība nemitīgi par to runā. Cik liela problēma mums ir, ka mēs komunicējam savā garīgajā dzīvē nevis ar Dievu, bet ar dažādiem mūsu priekšstatiem par viņu, ar dažādām mūsu koncepcijām, visādi to varētu nosaukt konstrukcijām, veidojumiem, Bībeles valodā izsakoties elkiem, kurus mēs vispirms uzkonstruējam, droši vien tāpēc, ka mēs esam tādi, kādi esam, uzkonstruējam šos elkus ļoti līdzīgus sev, pēc sava ģīmju un līdzības, un tad mēs viņiem cītīgi tuvojamies un cītīgi viņus pielūdzam un cītīgi viņus iepazīstam un brīnamies, kāpēc mūsu dzīvē nekas tā īpaši nemainās, lai gan tas ir pašsaprotam. Mēs faktiski esam vēl ar vienu iegrimuši sevi. Mēs pielūdzam paši savas konstrukcijas, savas domas. Un tāpēc, ja tu gribi īsto Dievu pazīt, tev vispirms ir jāsaprot, kas ir tās bedres, kurās tu krīt iekšā. Tev ir jāsaprot, kas ir tavas tendences. Jo tad tu vari sākt vienā brīdī pamanīt, ka iespējams, ka es taču arī par Dievu domāju tā, kā es domāju, tāpēc,
ka manī ir zināmas deformācijas, manī pašā ir zināmas problēmas, maigi izsakoties, kādēļ es šādi redzu Dievu. Un ja es tā redzu Dievu, tad nebrīnīsimies, ka tas izraisa attiecīgu uzvedību un attiecīgas sajūtas šajā dzīvē un šajā pasaulē. Tāpēc sevi pazīt, viens no svarīgākiem principiem. Un Mārtiņš Bubers to ilustrēja ar vienu no šiem hasīdu stāstiem. Te izdalas materiālā, ja kāds vēl nav dabūjis, jūs varat promējot mēģināt to dabūt. Šajā izdalas materiālā es esmu atstājis tikai šos ievadu stāstus. Viņš ilustrē katru šo principu ar stāstiem. Un šis bija stāsts par kādu vecu rabīnu, kas ir nepamatotu apvainojumu dēļ nonācis cietumā. Un tur šajā cietumā viņu apmeklē viens no viņa apsūdzētājiem, vai ne, ierēdnis, kuram ir interese, acīm redzot, kaut kādu par šo vīru, par ko viņš ir kaut ko dzirdējis. Viņš ierodās pie šī rabīna un viņš sāk tādu sarunu par garīgiem jautājumiem. Un beigās viņš šajā sarunā nonāk pie tā, ka viņš uzdod tādu, kā droši vien pašam viņam liekas, ļoti provokatīvu jautājumu. Viņš saka, Bībeles sākumā mēs lasam to stāstu, vai ne, par Ādamu, kurš ir kritis grēkā, ēdis aizliegto augli, un tad viņš paslēpjās, un tad mēs lasam Dievs, nākdams cauri ēdens dārzam, sauc Ādamu un jautā viņam un sauc un saka, Ādam, Ādam, kur tu esi, kur tu esi? Un šis cilvēks rabīnam saka, bet ja Dievs ir visu zinošs, ja Dievs visu redz, ja Dievs ir visur klāt, tad kāda iemesla dēļ viņš uzdod šādu jautājumu? Ādam, kur tu esi? Vai tiešām viņš nezina, kur viņš ir? Un viņam droši vien liekas, ka viņš ir uzdevis vienu tādu sarežģītu teoloģisku jautājumu, vai ne, par Bībeles interpretāciju. Bet tas rabīns viņam atbild ļoti zīmīgā veidā. Viņš saka, paglabi, bet tu taču tici, ka Bībele ir vārds, ko Dievs mums visiem ir sacījis, Tora, vai ne, ebrejiem. Viņš saka, jā, es tam ticu. Un šis rabīns viņam saka, redzi, bet ja tu tici, ka tas ir vārds, ko Dievs saka katram cilvēkam, tad katrā laikā, katrā brīdī, katrā situācijā tas ir Dievs, kurš jautā mums šo jautājumu, Ādam, kur tu esi? Mēs katrs esam Ādams. Un mēs esam nodzīvojuši šajā dzīvē daudzus gadus. Tas jautājums ir, vai mēs zinām, kur mēs esam. Dievs jautā to tev. Un tad tas stāsta brīnumainais noslēgums ir tajā, ka viņš pēkšņi nosauc precīzu gadu skaitli, cik šim cilvēkam ir gadu. Viņš saka, tu tik un tik gadus esi nodzīvojis šai dzīvē, bet Dievs vēl ar vienu tev jautā, kur tu esi. Un tas cilvēks ir ļoti pārsteigts, kā šis vecais rabīns var zināt, cik viņš ir vecs, un viņš saka, bravo, bravo. Tas ir interesants stāsts. Un kā jau es pagājušajā to pieminēju, mīļie draugi, tas mums dod vienu svarīgu atziņu, ka Bībele ir grāmata, kura ir domāta ne tikai kā instruments, ar kuru mēs iepazīstam Dievu. Un ir svarīgi to saprast, vai ne? Kādreiz cilvēki lasa Bībeli kā tādu informācijas krātuvi, kur viņi domā es tagad izpētīšu, kāds ir Dievs, te man ir 1. pants, 2. pants, es viņus salieku kopā, es tur veidoju kaut kādu atkal kārtējo konstrukciju par Dievu. Jā, protams, Bībele mums skaidro Dievu. Bet šis ievada stāstiņš Bubera interpretācijā mums parāda vēl vienu ārkārtīgi svarīgu Bībeles un vispār es atļaušos sacīt garīgās prakses uzdevumu. Un proti, ka mums ir svarīga Bībele ne tikai kā atbilžu grāmata, bet arī kā jautājumu grāmata. Garīgais ceļš sākas ar to brīdi, kad es sāku saprast to, ka es kaut ko nesaprotu. Un tas ir, ko šis rabīns vēlas pateikt savam apmeklētājam. Tu domā, ka Dievs nezina, kur ir Ādams. Dievs zina, bet vai Ādams zina? Un tas jautājums, ko Dievs viņam uzdod, Ādam, kur tu esi, ir jautājums nevis par to, ka Dievs nezina, kurā krūmā viņš ir paslēpies vai aiz kura koka. Bet tas jautājums ir, vai Ādams saprot, kur viņš ir nonācis ar to, kā viņš ir dzīvojis un uzvedies, ja tā drīkst sacīt, un kas viņš ir šajā mirklī. Un
Kāpēc ir svarīgi to pieminēt? Tāpēc, ka Bubers savā rakstā ļoti uzsver, ka mēs kā cilvēki visi mēdzam izvairīties no atbildības par savu dzīvi. Mēs vēlamies izvairīties no Dieva vaiga, kurš mums liekas biedējošs, un paklausieties, Dieva vaigs šajā gadījumā varbūt ir vienkārši jautājums par patiesību. Jautājums par to, ka man negribās redzēt to, kāds es esmu patiesībā, redzēt savu dzīvi īstenībā. Man ir bail, kas notiks tajā brīdī, ja man būs jāatzīst to, kas es esmu un kur tad es esmu par šiem gadiem nonācis, vai varbūt nekur neesmu nonācis un vēl ar vien savā izpratnē un garīgajā attīstībā esmu ļoti niecīgu attālumu spēris. Tas, ka mēs dzirdam šo jautājumu, ka mēs atpazīstam šo jautājumu sevī, Ādam, kur tu esi, ka mēs atpazīstam šo situāciju, kurā mēs esam. Tas ir viens no galvenajiem, visas garīgās prakses uzdevumiem. Mēs veidojam slēpņus, ar kuriem mēs gribam izvairīties no savas atbildības. Mēs negribam saprast, kas mēs esam. Un šie slēpņi, mīļie draugi, ar kuriem mēs slēpjamies no sevis, ir tie galvenie, kas mums traucē piedzīvot Dievu. Tāpēc, jūs zināt, arī kristīgajā ticībā tiek ļoti uzsvērts, ka viens no svarīgākajiem principiem ir godīgums iepratī patiesībai. Šī patiesības balss, kas tev liek jautāt, kas tad tu īstenībā esi, kur tu esi nonācis, kas ir tas, kas tavā dzīvē notiek. Ja mēs to neizturam, ja mēs negribam to izturēt, mēs veidojam, kā Bubers skaisti saka, slēpņu sistēmas. Mēs slēpjamies no šīs patiesības. Mēs izliekamies par to, kas mēs neesam. Mēs radam tēlus, mēs radam veidolus un radam imidžus par sevi. Tā ir skaitā reliģiskus imidžus. Kāds es esmu kristietis, jūs saprotat, cik es esmu ticīgs, cik es esmu jau vai ne mīlīgs un labs un tā tālāk un tā joprojām. Lai man nevajadzētu godīgi pateikt, es esmu, piedodiet, pēdējais vēl ar vienu maita. Tas nesmuks vārds, vai ne? Piedodiet, tādu nedrīkst lietot vispār. Es esmu labais cilvēks, man ir dažas kļūdiņas un tā, bet es pie viņām strādāju un es pilnveidojos. Un tie ir mūsu slēpņi. Rezultātā mēs veidojam atbilstošu garīgo sistēmu, kura mums laipni atļauj šajā slēpnī turpināt atrasties. Mēs veidojam priekšstats par Dievu, kas mūs neizaicina. Mēs veidojam izpratni par sevi, kuru ar zobiem un nagiem pēc tam mēģinam aizstāvēt un pierādīt, ka viss ar mums ir kārtībā. Pazīt sevi, godīgi ieskatīties tajā, kas es esmu un kāds es esmu, ir visas garīgās dzīves izejas punkts. Un šai ziņā, protams, ir ļoti svarīgi uzreiz piebilst, ka te nav runa par sevis iepazīšanu tādā intelektuālā nozīmē, ka es izveidoju kaut kādu stāstu par to, kas ir cilvēks un tā. Bet iet runa par ļoti personisku ieskatīšanos savā dzīvē. Kas ir tas, ko es savā dzīvē mēģinu neredzēt? Sevī, savā dzīvē, savās attiecībās. Kas ir tas, pret ko es esmu apzināti akls? Ja es to negribu redzēt, mīļie draugi, mans garīgums ir absolūti deformēts. Mēs esam to kādās citās reizēs pieminējuši, runājot, piemēram, par grēksūdzi, runājot par lūkšanu dzīvi kā tādu. Un atceraties, es vienreiz jums sacīju, ja cilvēks apzinās, ka ir kāda lieta, kuru viņš zina, ka tā nav laba, bet viņš negrib par to runāt, viņš negrib to redzēt, viņš negrib to pieņemt, viņam ir ar laiku praktiski neiespējami normāli lūgt Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka pamazām parādās aizvien vairāk tādu purva akacīšu, ap kuriem man jāiet uzmanīgi apkārt. Lūkšanas laikā es nedrīkstu pietuvoties zināmiem tematiem. Un es neizbēgami esmu neīsts iepratī Dievam. Es mēģinu izlikties par to, kas es neesmu. Runa tā tad ir par to, ka es esmu gatavs iepazīt sevi, atcerēties to, kas es esmu un kāds es esmu,
Un vēl es teikšu ne šajā abstraktajā nozīmē, bet tieši savas arī personiskās, īpašās dzīves situācijas ieraudzīšanā. Es redzu un mācos redzēt, kas tad ir tā mana dzīve, kas tad ir tās manas iespējas, kas ir mans ceļš, kas ir mans uzdevums. Gan hasīdu tradīcija, gan, protams, kristīgā tradīcija nemitīgi sacītu, ka viens no galvenajiem šīs sevis iepazīšanas uzdevumiem ir atklāt savu aicinājumu, atcerēties, ka mēs esam garīgas būtnes ar garīgiem uzdevumiem. Arī tas pieder pie šīs sevis pazīšanas. Mēs mācāmies saprast, kas ir mans aicinājums, kas ir mans uzdevums šai pasaulē. Jo, diemžēl, mēs mēdzam to aizmirst. Mēs mēdzam iegrimt savas dzīves situācijās un pazaudēt no savu skatu punktu atbildu šo jautājumu, ko es šeit daru, kas ir galvenais, kas ir svarīgākais, kam man būtu jāpievērš uzmanība. Un, jā, ja es saprotu garīgumu kā stāstu par kādām ārējām formām un tēliem un lietām, kuras es daru, un ja es viņas daru, tad es esmu garīgs cilvēks, ja es viņas nedaru, tad es neesmu garīgs. Es domāju, ka es varu ļoti viegli pazaudēt to lielo uzsvaru uz to, ka mūsu dzīves centrālais uzdevums, mūsu dzīves centrā ir šis jautājums par mūsu saikni, saistību, vienotību, vienību ar to avotu, no kura mēs visi nākam un kuram pretī mēs ejam. Apzināties sevi nozīmē, ka es ieraugu visas savas daudzslāņainās problēmas un grūtības un ierobežojumus. Es viņus atzīstu un akceptēju, un vienlaikus es redzu, ka aiz tā visa ir tas slānis, kurā es esmu aicināts savu dzīvi centrēt Dieva klātbūtnē, Dieva tuvumā. Un tas izklausās it kā ārkārtīgi vienkārši, bet visa, protams, māksla ir tajās konkrētajās detaļās, tajā konkrētajā ceļā. Un tāpēc vēlreiz saku, tu vari izlasīt grāmatu par cilvēku un teikt, jā, brīnišķīga grāmata, tā apraksta cilvēku no visām pusēm. Bet tas tu neesi vēl iepazinis sevi. Ādam, kur tu esi? Dievs uzrunājot ar šo jautājumu mūs provocē. Un es bišķi nolec no šīs tēmas, atgriežos atpakaļ. Bībele mums ir svarīga ne tikai kā atbilde uz jautājumu, kas ir Dievs. Viņa mums ir svarīga kā grāmata un instruments, ar kuru Dievs mūs provocē. Saprast, kas mēs esam un kas mēs varam būt. Kas ir mūsu dzīves lielie mērķi un uzdevumi. Un es jums gribētu to ilustrēt, mīļie draugi, ar vienu piemēru, ar to pašu grēksūdzi, starp citu piemēru. Ja man izdosies izskaidrot šo vienu nelielo niansi pēdiņās, es būšu ļoti apmierināts. Tas ir mazliet, varbūt pirmā brīdī liekas sarežģīti, bet varbūt arī nē. Proti, lielākoties, ko cilvēki saprot ar grēksūdzi? Grēksūdzi, vai ne? Tādas sevis izvērtēšanas, sevis iepazīšanas lieta, vai ne? Es tā izsūdzu savus grēkus, es izdaru kaut kādas kļūdas, es viņus nožēloju, es viņus izsūdzu, es viņus nokārtoju. Ja mēs esam maģinīt uzmanīgi, ko cilvēki parasti saprot ar šo procesu? Kas ir grēksūdze? Kas ir atgriešanās no grēkiem, par ko bieži vien mēs jaunajā derībā lasām? Kas tas ir? Mēs redzēsim, ka parasti, es nesaku, ka vienmēr, bet parasti, ja mēs esam godīgi, tas ir stāsts par mūsu tēlu un mūsu paštēlu, ar ko mēs tādā brīdī nodarbojamies. Vēl es teikšu, es tieši esmu labs cilvēks. Jūs piekritīsiet. Mīlīgs, jauks, labs cilvēks. Toreiz es sadusmojos un sakliedzu uz to cilvēku. Un tagad man ir, protams, kauns par to. Un es jūtos vainīgs. Kā es tāds labs cilvēks, vai ne? Tāds visumā taču mierīgs un tā tālāk. Kā es tur toreiz kliedzu uz to cilvēku un tur viņam kaut ko sliktu darīju, vai ne? Tas ir tik šausmīgi un es jūtos vainīgs. Ko es daru parasti? Es aizēju un saku, tu man lūdzu piedod, ka es tā darīju. Tu zini, es jau nemaz negribēju tā darīt un tā tālāk un tā joprojām. Un tagad tā ir viņa problēma, starp citu. Ļoti labi.
Ja tagad es esmu atjaunojis savu paštēlu, ja viņš man tagad nepiedos, tad viņš būs riebeklis. Un viņam tagad tā ir problēma. Viņam jāpiedod ir, jo es esmu tagad izsūdzējis šo lietu. Un es mocos, kā tas ir, ka tagad cilvēki domās, ka es esmu nesavaldīgs. Bet es taču neesmu nesavaldīgs. Es taču gribu būt labs cilvēks. Un tā mēs pucējam šo tēlu. Un mēs jūtamies, ka mēs esam izsūdzējuši grēkus, mēs esam atgriezušies no grēka. Tanī brīdī, kad mēs varam sev iestāstīt, ka tagad viss ir kārtībā. Tas bija tāds pārpratums. Es īstenībā esmu labs cilvēks, bet dažreiz sadusmojos, šoreiz sadusmojos, par laimi visu nokārtoju, visu izrunāju. Tagad, ja tas cilvēks ir, kā jau teicu, tagad viņš ir dusmīgs, tad tā ir viņa problēma. Bet tas, par ko Jēzus runā, kad viņš runā par atgriezieties no grēkiem, kad viņš runā par to mirkli, kad mums ir jāmainās. Viņš nerunā par to, ka mums ir jāatjauno mūsu tēli, mūsu paštēli, mūsu pašu priekšstats par sevi, mūsu priekšstats, ko mēs radam par sevi citiem. To mēs lāpam. Manā tēlā ir plaisa. Aizsmērēšu ciet. Lai gluds. Bet grēksūdz nozīmē kaut ko saprast par sevi. Fundamentāli kaut ko par sevi saprast. Redzot to, ko es esmu izdarījis. Redzot to, ko es beidzot esmu varbūt pamanījis pie sevis. Un tanī brīdī grēks un grēksūdze nozīmē to, ka nevis es tagad esmu nodarījis postu savam priekšstatam par sevi, un man tagad ir jāmēģina šis priekšstats labot. Bet es esmu ieguvis par ļoti dārgu, diemžēl, cenu. Ļoti grūtā veidā. Es esmu ieguvis kaut kādu dziļāku izpratni par to, kas es esmu. Un es atgriežos atpakaļ nevis pie tā ideālā tēla, ka es jau esmu miermīlīgs cilvēks, un man vienkārši tur paslīdēja kājiņi, bet pat laimi es visu tagad salabojis. Bet es atgriežos pie tā, kas es esmu. Es atgriežos pie savas patiesās, ja tā drīkst sacīt, būtības. Es sāku sevi saprast. Un es jums došu vienu ļoti dīvainu tādu, nepārprotiet mani, bet man jāriskē mazliet. Es jums došu tādu vienu ļoti īpatnēju teicienu. Es teikšu tā, ka tik ilgi, kamēr cilvēks jūtās vainīgs par to, ko viņš ir izdarījis. Nepārprotiet mani, cilvēkam ir jājūtās, ka, ja es esmu otram izdarījis slikti, viņam nevajadzētu justies ļoti labi par to. Es nerunāju par to. Bet ja cilvēks jūtas vainīgs par to, ko viņš ir izdarījis, tad pa daļai, es nesaku obligāti vienmēr, bet paklausieties manī, pa daļai tas nozīmē vienu lietu. Tas nozīmē to, ka es vēl ar vienu esmu pietiekami augstās domās par sevi. Un es domāju, kā tad tā? Kā tad tā? Nevajadzēja man tā darīt. Es taču varēju tā nedarīt. Tad, kad tu esi iepazinis sevi, tā sajūta maķinīt mainās. Tu, protams, esi vainīgs tādā nozīmē, ka tev ir žēl to, ko tu esi izdarījis otram cilvēkam. Tu gribi to labot. Bet tagad tas, ko es mēģinu pateikt, ir, tu dīvainā kārtā būsi netik daudz vainīgs, kā tu pārsteidzošā kārtā nāks pie vienas varbūt pavisam citas emocijas. Tu nāks pie emocijas, kas sacīs kaut ko tādu, ka īstenībā varēja būt vēl daudz sliktāk. Un tu esi pateicīgs Dievam, ka viņš tev ir ļāvis kādā brīdī apstāties, ka viņš tev ir ļāvis kādā brīdī pamosties, ka tu neesi gluži pagalam. Es saprotu, ka es slāgāju pa plānu ledu. Es negribu pretstatīt šīs lietas, es negribu sacīt, ka mums nav jājūt vainīgiem, bet es gribu sacīt, ka ļoti bieži tāda sevis ēšana gadu garumā ir nevis sevis pazīšanas rezultāts. Es tā ļoti dziļi sevi pazīstu, tāpēc es visu laiku sevi ēdu.
bet tas ir nepazīšanas rezultāts. Tas ir rezultāts tam, ka tu vēl ar vienu dzīvo ilūzijās par to, kas tu esi. Un jo ātrāk tu sapratīsi, kas tu esi un kur tu esi, tu ātrāk sapratīsi, kas ir tavs īstās zāles. Tavs īstās zāles nav saņemties un būt labākam cilvēkam. Tavs īstās zāles ir atrast to dzīvības avotu, bez kura tava dzīve ir tikai un vienīgi kļūda, kļūda un vēlreiz kļūda. Es nezinu, vai tas jums palīdz, bet es mēģinu ar šo ilustrēt, ka sevis pazīšanas process ir brīdis, kad es pieņemu to labo, kas manī ir. Protams, es saprotu, ka Dievs man ir radījis kā cilvēku, kura uzdevums ir atspūguļot Dieva līdzību, nest sevī Dieva klātbūtni. Man ir fantastiskas iespējas saprast, ka es varu dzīvot citādu dzīvi šai pasaulē. Un tai pašā laikā pazīt sevi nozīmē pazīt arī savas robežas. Pieņemt savas robežas. Reāli, draugi, reāli saprast to, ka nevis tas ir brīnums, ka es sagrēkoju, bet tas ir brīnums, ja es kādreiz to neizdaru. Jūs teiksiet, baigi pesimistisks skatījums uz cilvēku. Es nedomāju, ka man tagad vajag domāt, ka es esmu ļoti slikts, bet man vajag saprast, kas es esmu. Es esmu spogulis. Ja manī atspīd Dieva gaisma, ja manī Dieva gaisma neatspīd, tad es esmu tumšs. Tas nav tāpēc, ka spogulis ir slikts. Tas vienkārši tā ir. Es mācos redzēt to. Un tad vienā brīdī es saprotu, ka šī man dotā iespēja sevi iepazīt. Ne tikai caur jautājumiem, ko Bībele man uzdod, ne tikai caur to mirkli, kad es pamostos no savām kļūdām, bet daudzos citos veidos, šī man dotā iespēja ir tā, kas man ļauj izveidot pilnīgi jaunas attiecības, ja tā drīkst sacīt, ar Dievu. Pilnīgi jaunu, daudz dziļāku, nopietnāku, patiesāku skatījumu uz sevi. Pieminiet manus vārdus. Tas nebūs pesimistisks skatījums. Tas būs realistisks skatījums. Tas teiks, vienīgais iemesls, kādēļ mēnesis spīd pie debesīm, ir tāpēc, ka ir saule. Nespīd viņš pats no sevis. Nespīd. Tas nenozīmē, ka viņš ir slikts. Tas vienkārši tā ir. Tas vienkārši tā ir. Un tāpēc šis jautājums, Ādam, kur tu esi, kur tu patiesībā esi, kas tu patiesībā esi, ir viens ārkārtīgi fundamentāls jautājums. Un ar to mirkli, kad cilvēks sāk uzdot šos jautājumus, viņš sāk pilnīgi savādāk redzēt, vēlreiz teikšu, savas attiecības ar Dievu. Un tāpēc, vēlreiz atgriežoties pie Bībeles tēmas, tas vērtīgākais, kas Bībelē bieži vien ir tieši šie jautājumi, ko Dievs mums uzdod. Ādam, kur tu esi? Ieva, ko tu esi darījusi? Viņš jautāja Ievai. Kāpēc tavs vaigs raugās dusmīgs, Kain? Vai, piemēram, jaunajā derībā, kur Jēzus ļoti bieži jautā cilvēkiem, ko tu gribi, lai es tev daru? Vai, piemēram, viņš Pāvilam jautā, Saul, kāpēc tu mani vajā? Tie ir tie jautājumi, ar kuriem Dievs mūs pamodina. Mēs saprotam, ka grēksūdze nav jautājums, ka man ir manā brīnišķīgajā paštēlā radusies plaisa. Man viņa tagad jādziedina. Grēksūdze ir brīdis, kad es saprotu, es esmu tas, kas es esmu. Ja es gribu dzīvot, man ir jāmeklē manas dzīvības avots. Un tanī brīdī es viņu sāku meklēt pa īstam, draugi. Nevis tāpēc, lai savu tēlu piepucētu, bet tāpēc, ka es vienkārši esmu atsities pret kādu ļoti svarīgu pamatu, uz kuru es varu būvēt visu savu garīgo dzīvi. Es zinu, kas es esmu un kas man ir vajadzīgs. Vēl es teikšu, tas nav tikai pesimistisks, tas ir arī ar savu optimismu. Jo, ja tu saproti, kas tu esi, tad tu saproti, ka viss, kas tev ir labs, ir Dieva žēlstība. Tava identitāte ir tajā, ko Dievs tev piešķir, ko tev piešķir šī esība, kuras daļa tu esi. Un tajā pašā laikā tu esi absolūti realistisks. Ticiet man, tā ir pilnīgi cita dzīves izjūta. Pilnīgi cita pieeja daudziem jautājumiem.
Nu, lūk, un, diemžēl šos jautājumus mēs mēdzam veiksmīgi apiet. Un mēs sākam ar savu tēlu un tam pieregulējam Dievu. Tā vietā, lai mēs sāktu ar Dievu un tam pieregulētu sapratni, kas mēs esam. Un šis jūdu misticisms būtu pirmais, kas sacītu, ka mūsos ir fantastiski dziļumi. Ja mums būs iespēja kādreiz parunāt par citiem principiem, mēs redzēsim, ka, piemēram, princips, ka katram ir savs ceļš, ir absolūti unikāls. Kas saka to, ka katrs mēs atspoguļojam kādu citu aspektu no Dieva. Katrā mūsos ir kaut kas absolūti vienreizējs. Tas mums ir jārealizē, tas mums ir jāatkārto. Skaidrs. Bet mēs esam tie, kas mēs esam. Kur mēs esam? Kā izkāpt no saviem krūmiem un brikšņiem, kur mēs domājam, mēs paslēpjamies no Dieva. Nē, mēs vienkārši neredzam vairs to, kas Dievs ir un kāds viņš ir. Kā mums no tā izkāpt lūk? Un tie ir tie jautājumi, par ko mēs esam aicināti domāt. Un pieminot manas vārdus, meditācija, šī klusā lūkšana, ir viens no šiem instrumentiem. Jo kamēr mēs rosamies, darbojamies, ņemamies, ejam, daram, mēģinam pārliecināt Dievu ar savām lūkšanām, tu taču zini, Dievs, ka es īstenībā neesmu dusmīgs cilvēks, man tikai gadījās tā. Tā ir viena lieta. Bet tad, kad es nostājos Dievu priekšā tāds, kāds es esmu, un es saprotu, es nerosīšos, es mēģināšu šajā brīdī nepierādīt kaut ko. Es sāku redzēt. Es sāku saprast. Es sāku piedzīvot. Un tas ir ceļš uz jaunu dziļumu attiecībās ar Dievu. Tāds interesants. Un interesanti, ka Mārtiņš Bubers šo savu sadaļu, ja tā drīkst sacīt, savā stāstā par cilvēku ceļu, par sevis pazīšanu, viņš noslēdz ar tādu mazliet komisku stāstiņu vēl vienu. Gribu jums vienkārši viņu beigās pastāstīt. Viņš arī viņu atstāja beigās. Un tie, kas esat lasījuši, jau zināt šo stāstiņu. Ja, dzīvoja kāds cilvēks, viņš saka, Golems, vārdā Golems. Un viņš bija tāds ļoti izklaidīgs un tāds mazliet padumšs, un viņam bija grūtības koncentrēties un tā tālāk. Un viņš ļoti bieži aizmirsa, kur viņš ir nolicis kādas lietas un mantas atstājis, un kādreiz viņš nevarēja savu cepuru atrast, un es nezināju, kur bikses ir atstājis un tā, un tas viņam radīja problēmas. Un viņš vienā dienā domāja, es būšu gudrs. Un vakarā, kad viņš ģērbjās nost, viņš paņem lapiņu, viņš sāk pierakstīt. Kur viņš ir atstājis savas bikses, kur viņš ir atstājis savu kreklu, kur viņš ir atstājis savu cepuri, kur viņš ir atstājis vispārējo, viņš tā smuki noģērbjās, viņš var mierīgi aizmigt, mierīgi nakti gulēt. Tāpēc viņš zina, ka rītā viņš varēs apģērbties, viss būs savā vietā. Viņš no rīta pieceļās, viņš ir optimisms pilns, viņš paņem savu lapiņu, viņš skatās, reku bikses, jā, tiešām bikses tu stāv, reku mans krekls, jā, reku krekls stāv. Viņš saģērbjās, un viņu pārņem pēkšņi šausmas. Viņš skatās uz šo lapiņu, viņam ienāk prātā jautājums. Te ir mans bikses. Te ir mans svārki, te ir mans krekls, mana cepure, mani cimdi. Bet es? Kur esmu es? Tas šajā sarakstā nav rakstīts. Viņš sāk sev meklēt. Kur tad tajā visā esmu es? Vai ne? Man cik skaisti. Kā mēs veidojam šos tēlus par sevi, un tad vienā brīdī saprotam, tie ir tēli, ir ok, bet kur esam mēs? Un tas ir viens no punktiem, ko mēs savā garīgajā ceļā esam aicināti iet. Lūk, mīļie draugi, varbūt kādi komentāri, jautājumi pie šīs tēmas. Jā, droši.
labs jautājums, vai man paliek vietas grēksūdzi arī pie mācītāja, un kā jau baznīcā pieņemts. Man atbild ir, ka jā, man, protams, paliek vieta arī šai grēksūdzei, un es sacītu vēlreiz, ka tas, ko es sacīju, sevis iepazīšana, sevis ieraudzīšana, jau nenozīmē, ka man nav nekas jādara ar to, ko es esmu izdarījis. Tas jau nav tas stāsts. Ja es esmu kādam izdarījis kaut ko pāri, vai kādam, teiksim, kādu sāpinājis, vai kaut ko izdarījis aplam, tas, ka es saprotu, ka man tagad nevis vajag pārdzīvot par savu paštēlu, bet drīzāk būt pateicīgam, ka Dievs man ļauj pamosties un jādomā, ko es varu darīt, lai es būtu vairāk sakņots viņā, jo bez tā es noteikti to darīšu un turpināšu darīt bez gala, un man nevajag sevi maldināt par šo jautājumu. Tas jau nenozīmē, ka man nekas ar to nav jādara. Bet šai ziņā es stāvētu strikti tādās luterāņu pozīcijās un sacītu, ka ne jau tikai tā ir grēksūdze, kur es kādam cilvēkam tagad visu izstāstu. Luters būtu pirmais, kurš teiktu, mīļie draugi, cilvēks, kurš uzskata, ka viņš var izstāstīt visus savus grēkus grēksūdzē, nesaprot, kas ir grēks. Viņš domā, ka grēks ir 4 lietas, ko es šonedēļ neesmu izdarījis pareizi. Bet grēks ir tavs sirds stāvoklis. Grēks ir tas, ka tu esi lepns. Grēks ir tas, ka tu esi iedomājies no sevis to, kas tu neesi. Un jo tu vairāk tici sev, jo tu mazāk tici Dievam. Tas ir standarts. Es visumā esmu labs, nevar zināt, ko tas Dievs tur par mani domā. Tanī brīdī, kad es sāku mazāk sev uzticēties, es saprotu, viss labais nāk no Dieva. Tāpēc viņš sacītu pirmā kārtām, ka jāsūdz konkrētu grēku cilvēkam, kādam ir parasti tad, ir divos gadījumos. Viens gadījums ir, ja tas ir kaut kas, kas mani tik ļoti ēd, ka es nekādu to mieru nevaru dabūt. Labi, es saprotu, ka es esmu puteklis un pīslis, un principā man nav ko brīnīties, ka es izdaru aplamības. Un tai pašā laikā tas man tā ēd, ka es mēģinu saprast, ko man ar to darīt. Un es eju, un es izrunāju, un es dzirdu pasludinājumu, es dzirdu dzīvu cilvēku, kurš Dieva, kā teikt, kontekstā man šo piedošanu var iedot un šo mieru mēģināt iedot. Nu, protams, ja es viņu pieņemu. Bet otrs gadījums ir, ja es krītu atkal vienā un tai pašā bedrē. Tad atkal es varu sev pateikt, bet es esmu puteklis un pīslis, ko tad es varu gribēt? Nu, es dzeru nost un vienkārši dzeru. Viss, puteklis un pīslis. Ja? Dievs, tu esi vainīgs, ka tu man to neatņem. Un tādā brīdī atkal, ja ir sistemātiskas lietas, protams, tās ir jāpārnā. Skaidrs. Un pats galvenais grēksūdzes pamatīdēja ir tāda. Tas, ka tu esi izdarījis kaut ko nepareizi, pats par sevi slikti, bet ir ļoti no svaru tev ieraudzīt, ka vislielākais ļaunums, kas ir, ka tas grauj attiecības. Viens ir, ka tu pasaki kaut ko nepareizi, vai paņem kādam tur vistu nozodz, vai ne? Viņš otrā rītā pamostās, nav vairs olas, nevar izcept omleti, ja? Tas ir slikti. Bet tai pašā laikā, ja, un tad to vistu vajag atdot atpakaļ, vēlams. Bet tai pašā laikā tu saproti, ka problēma ir tajā, ka jūs nevarat savā starpā uzticēties. Un tieši tāpat tas ir manās attiecībās ar Dievu. Ja? Grēksūdze būs saruna, kuras laikā es mēģināšu atjaunot savas attiecības ar Dievu. Tā būs saruna par to, ko es esmu izdarījis. Tas būs kaut kas, ko es mainīšu. Bet šai ziņā, jā, jūs pareizi noķērāt. Runājot par hasidismu un judaismu, ir šī citādā mazliet sajūta. Man laikam ir pat labāk izdevies nodot šo lietu, nekā es gribēju. Jo viņiem tiešām ir tā sajūta. Grēksūdze, kā tāda, kā kādreiz kariķēja kristīgo grēksūdzi. Izdara sliktu vietu, nozagu vistu, aizgāja baznīcā, teicu piedod. Izgāja ārā, reku otra vista, paņem otru vistu, aizgāja baznīcā, lūdzu piedod. Un tā es dzīvoju uz priekšu. Šī lieta, judaismā neiet cauri. Jo viņi uzreiz pasaka, kas tas ir? Kas tas ir? Ko tu te māžojies? Ja tu negribi to darīt, tad nedari. Ja tu gribi to darīt, tad dari. Tad ko tu te stāvi uz abām kājām? Katrs savā krastā. Tāpēc mums kā kristiešiem būtu bišķi jāmācās tā lieta. Mūsu pienesums ir, ja tā drīkst sacīt, tas, ko Kristus mums ir iemācījis, ir, ka ir ļoti no svara saprast, ka jebkurš grēks traumē manas attiecības ar Dievu. Man sāk likties, ka man no Dieva jābaidās. Lūk, Ādamam. Es tagad esmu izdarījis kaut ko sliktu, Dievs noteikti man to nepiedos. Viņš man tagad ir nezinu, kas jādara. Mēs atkal paštēlu labojam.
Un grēksūdzējs saka, Dievs ir tā, kā ir. Un es piedzīvoju, ka Dievs man pieņem. Izrādās, viņš man redz, viņš zina, kur es esmu. Viņš zina, kāds es esmu. Un tas atjauno mūsu attiecības. Un tas tādā ziņā ir absolūti pareizi. Ka sevis iepazīšana ir viens, bet, protams, izlīgšana un reāla attiecība atjaunošana vēl ar vienu ļoti svarīgi.